deputātu skaits ir, lai domas sēdi sākt un skatīt jautājumus. Tad par dienas kārtību. Dienas kārtībā ir iekļauti visi tie punkti, ko skatījām komitejas sēdē, tikai attiecīgi, kurus mēs lēmām, kurus atlikt, un tie ir izņemti ārā, kurus nenospriedām, kad nolēmsim līdz galam. Par dienas kārtību ir kaut kas deputātiem? Piekrītam, jā? Tas ir par? Tad vienbalsīgi 5, vienām klāt nesot. Tad pārējām pie dienas kārtības pirmā punkta par ēkām ar vienādām adresēm Alsonkas novadā. Komitejas sēdē skatījām, jā, un tas pamats ir tāds, jā, ka bija vienādas adreses, un tagad mums ir dažādi kadastru numuri, jā. Un mums ir jāsaliek tagad par vienu. Mēs apvienojam būves zem vienas adreses un nosaukumu. Te jums materiālos ir lēmuma projektā. Ir kādi jautājumi deputātiem, ne? Varam pie apstiprināt administrācijas objektiem norāda saistībā ar grūtu katastrofāliem apzīmējumiem. Kas ir par? 5. Tad par komisiju par būvju pieņemšanu eksploatācijā. Varbūt mums bija izveidota komisija, mēs jau noteicām vienā no domas sēdēm, bet šī komisija nebija izveidota saskaņā ar ministru kabinetu noteikumiem. Tas princips bija tāds, jā, tas pamats, ka tur būvvalda komisijas priekšsēdētājiem ir jābūt pēc ministru kabinetu noteikumiem būvinspektoram, mums bija arhitekts, tad, un tad tur vēl nāca klāt, ka komisijai jāiekļauj arī tādi komisijas locekļi, kas ir tā kā ne visos pieņemšanās vienu tie paši, tātad mainīgie locekļi. Un tas ir pasūtītāji vai tā pilnvarotā pārstāvs jāiekļauj, un te vēl nāk 1, 2 punkts, jā, būvprojekta autors, ja nav veikta autoru uzraudzība, vai, ja tas ir arhitektūras konkurss projekts. Tad saprotams, tas ir par šādu ēnu, viss 5. Jā. Nākamais ir par suit vidas objektu izveidošanu Alsonkas novadā. No komitejas sēdē to skatījām, jā. Tātad zeme šim vidas objektam ir izvēlēta, tātā viņi, un tā ir uz privāti pašnieku zemes. Tad par zemi mums lēmt neko nevajag, tad mūsu zemes ir, tad priekšlikums ir atbalstīt ar 600 eiro šī projekta īstenošanai, un šī nauda ir ņemama no pašvaldības budžeta rezerves fonda. Jautājumu kādu? Kas ir par šādu lēmumu pieņemšanu? Tad 6. Tad par pašvaldības dzīvokļu
sakot tā, šeit ir tie 6 punkti, ja, nu, par cik viņi ir ar uzvārdiem, ja, tad es to nevaru lasīt, tad, bet, var sakot, priekšlikums ir par katru no šiem punktiem balsot. Atsevišķi, jo šeit ir arī tā kā ieinteresētās personas, ja, lai izslēgtu no interešu konfliktu. Tātad par pirmo piekrītiet, ja tas ir par 6. Tātad par otro 6. Tātad par šitas ir iznomāt komercdarbībai, tātad 3. Ja, kas ir par 4. ir par telpu nomas maksu noteikšanu uz 5 gadiem. Tātad, kas ir par 5 par, pretī, atturās, nav, nepiedalās balsošanā viens deputāts. Tad 5. punkts ir par nomas līgumu pārkāpšanu. Kas ir par 6? Un tad 6. ir arī par īres līgumu pārtraukšanu. Kas ir par? Visi 6. Tad par 5. jautājums par Magoņu ielas remontdarbiem. Šeit šis jautājums bija iekļauts tādā sakarībā, kāda Magoņu ielas iedzīvotāji bija domē iesnieguši iesniegumu, ja, kad ar lūgu viņu ielu nosvaltēt. Tur bija arī pamatots, kāpēc, ka tur pēc arī uzņēmuma darbība. Un tā ir viena no paša centra ielām, kas nav asfaltēta. Nu, patreizajā momentā es neredzu iespējas, kādā veidā mēs varētu tikt pie naudas, lai šo ielu nosfaltēt. Mums bija tagad ir iepirkuma procedūra ir par ceļa Rīgas zaļumu daļas asfaltēšanu, tad tūlītās mēs šodien sludināsim, apstiprināsim iepirkumu nolikumu un iepirkumu par Liepu ielas asfaltēšanu. Šeit ir tehniskie projekti izstrādāti un arī naudas ir atbalsts ir saņēmts. Bet kā turpmāk, jā, es patreiz momentā neredzu iespēju, jo arī tikai Liepa iela tagad tikai var pusi, tad pirmo kārtu var realizēt, kur jau mēs jau iepriekšējā sasaukumā jau cilājām par to jautājumu. Bet tā kā remonts ir nepieciešams šai ielai, tad patreiz veicam ar grāmatas segumu šo remontu un nepieciešams gadījumā, tad pretputēšanu. Deputātiem ir kādi jautājumi? Nav. Varam pieņemt šādu lēmumu? Jā. Kas ir par to, ka veikt Magoņu ielas ceļu remontu segumu?
kas ir tā? Viss 6, ja? Un atbildīgais par tā lēmumu izpildu, tad ir izpildu direktori. Sapratu, ceļu fondu finansējumu ietvaros, kas ir. Jā. Tur tāda grāns krāva, vai šķēns, no akmeņu šķēnu krāva, tās vitāmākās vietas. Tad nākamais ir par turismu rallija brīvdienu izbraucienu 2015. gadā Olsungā. Šo jautājumu gatavoja muzeja vadītāji, bet viņi patreiz ir kūdīgā, tāpēc viņi nevar ziņot par šo jautājumu. Un tas ir paredzēts, tas turismu rallija tā kā nākamā gadā, bet viņiem vajag kaut kādu garantiju, vai mēs atbalstām vai neatbalstām to. Un muzeja vadītāji pagājušā komitejas sēdē iepazīstināja. Tas lēmuma projekts ir tāds, tad veidojot nākamā gada budžetu iekļauj 500 eiro šim pasākumam. Deputātiem varam balsot, kas ir tā. Tad par muzeja nolikumu apstiprināšanu. Deputāta muzeja nolikumi ir iepazinušies. Īpaši atbildēt, nevis tāpēc, ka nav arī tas muzeja vadītāji. Ir kāds jautājums? Kāpēc vidzināja? Tad apstiprināt Alsums muzeja nolikumu un apstiprināt Alsums muzeja krājuma komisijas nolikumu. Kur ir piedāvājumā? Kas ir par? Tad komitejas sēdē skatījām, bet tā īsti arī tādu vienādu kopsaucēju nenonācām, bet dienas kārtībā ir ielikt, ko tad darām ar to Almās mežniecības ēku. Šis jautājums pacēlās, kad uz izpildu to iesniegumu pamāt. Es tur īpaši redzējums man tāds nekāds nav, tāpēc es liku priekšā, ka pārdot izsoli. Tagad ir jāizšķirās, nodot izsoli, nenodot. Vai kāds cits priekšlikums, vai vispār aplikt šo jautājumu, tas dotās kaut kāds risinājums. Kādu laicību pamēģināt? Ko tad? Izsludināt, ir iesaistīt. Izsludināt Kad ir pieejama? izīrēšana, jā, tas tā nav. Tad pārpaši tas ir galēji. Jā, tas ir galēji, tas ir pēdējais, kas izgāja, kas tur tas īstenotas līdums varētu nekādu nav māju, nevar Pāris 3 mēnešus, piedāvāt uz izīrēšanu, pēc tam tas stress par pārpaši. Man tās izsaka, vēl vienam uzsmēju, Tātad izsludināt iznomāšana, jā.
Tiešām, varbūt kāds domājums. Un neviens jau nezins, kas ir būtībā nav informācija. Kāpēc informācija? Tā? Kā jau runāt par ēku, tur ēku vajadzīgi nopietni ieguldījumi. Bez nopietniem ieguldījumiem. Ir tur sausā. Tur nav pieslēgta kanalizācija. Tur ir, ūdens arī, tur nav ārā. Tur, kur no Man liekas, tas ir ūdens. no Olgas, tur ir tā sausā plāna. Līdz ar to iznomāšanu es nezinu, vai ir. Tad es domāju, ka mēs gribam sasniegt. Es domāju, tur vispār vajadzētu padot info, kā tu ēku kaut ko darīt un visu. Gribu nomāt, gribu ēku. Jā, tad tur jāvienkārši. Gan uz iznomāšanu, gan uz iznomāšanu. Tas Nodot izsolē un izsludināt. Bet, tad tas ir pretrunīgs jau tā. Un tagad labi viens pieteiksies uz nezinu. Es domāju, ka vispār priekš vajadzētu pataustīties, kas, ko, vai ir interesi vispār kādu par to ēku vai nav. Domāt tālāk un visu. Tad ievāc informāciju, tā? Nē, iznomāšana Jā, jo tas jau būs, cilvēki. Ja kāds izrāda interesi, ka viņš grib viņu pirkt, varbūt nevis nomāt, tad tā es izsūtu. Tādā gadījumā tas būtu talsums ziņās un tas sludinājums. Nu, jā. Dod informāciju, nu, lai... Nē, nu, jā. varbūt ne tikai Mājaslapā. plašāk. Nu jā, tad divas alternatīvas. Nu, jā, vai pārdot. Tad vispirms, visu. Tad pēc tam uz tā pamata var taisīt vērtējumu un tu var domāt tālāk, vai tas uz katru nākamo. Bet nu tad tā plašāk jāizlaiž internetu vietnēs. Ko jūs iespējams laižat? Nē, nevar izmantot. Un tad, ja ir kāda infrastruktūra, tad par iegādāties, tad domāt. Reiz mums čekas, tas jau ir pusē praktiski. Kamēr mēs visi sensi. Kurā vietā tas varētu būt pierodot? Zemesgrāmatā tā brīdī, kāpēc man vēl 5 gadus pārdot, bet es pašvaldībām jā, izslāžā. Tas ir ieliek zemes grāmatā? Jā, tur bija tā. Bet viņa ir Viņam ir zemes grāmatā. Nē, viņa ir zemes grāmatā. Es nezinu, no šīs es neesmu paskatījusies par zemes grāmatu. Precizēto informāciju. Jā, noteikti to. Jā, izīmēt, ja var iznomāt arī. Nē, lai ir, nu, tad vai To var uznomāšana un ja kāds mēs izrāda. atliekam pa mēnesi to jautājumu. Un tad par to pārdošanu Jā, solē. tas tā būtiski, ja mēs lemjam, pēc tam nevar tos lūgt. Mums īpēs, Bet mēs jau tagad nepārdomājam, mēs tagad iznomājam. Vai Kamēr mums informācija kurā aiz gadījumā, ja mēnesi. tas iznomās pārdot, ir vajadzīgs atsvināšanas lēmums. Kurā Nu, jā. atsvināšanas lēmums. Nē, bet tagad piesakās iznomāt, un jau viņi tikai kaut kādu daļiņu tur, kaut kāds telpas, tad vajadzētu tā kā mājas kopumā, kas nomāt. Bet ja izsās vairāk, tad jau ir Nē, bet kā tagad ir, ja viņi ir zem, viņam ir izsoli, iznomas izsoli, ja to vairāk. tā, kas tā. Jā. Pagaidām, par to jau Nē, it kā jau- mēs lēms, pēc tam jau būs tas jautājums. Tagad ir vienkārši jāpalaiž informācija, ka tā ēka ir iespējams iznomāt un viss. Pēc tam lemjam tālāk, vai tur iznomā visu ēku, vai varbūt kāds jau kaut kādā grib
pusēku, un tad to lemsim pēc tam. Cik garšīgi plāts, tagad labi, tā jau pusēku, kur tad otru pusi? Tur jāskatās, ko tas cilvēks var darīt ar to pusēku. Varbūt, ka viņam ir kaut kāds intereses liels, un varbūt, ka viņš paņem arī visu. Tagad, es domāju, ka tagad mums nav ko spriest par to. Mums ir arī tiesības neizmantot. Tad tā viņa nevajadzēja tā kā izsludināt. Tad vienkārši vajag iegūt informāciju. Nē, vienkārši vajag izņemt to vārdu ārā. Vienkārši informācija, ka ir iespējams nomāt Almās to mūžu, kas mums mēģniecības ēku. Un viss, Neko nesludinām, bet ieliekam augstums ziņās kurzemniekā, ieliekam kaut vai SSā vēl un viss, Un informācija ir, ja kādam būs interesi, tad vajag braukt uz pašvaldību un runāt. Tas jau var vēlāk noevolūt. Protams, tur jau var tālāk jau visu kaut kas var aicināt. Debatējam vēl. Kas ir par šādu lēmumu projektu? 7. Nākamais ir par saistošo noteikumu nolikumu par licencēto makšķerēšanu un mežošanu Kukša ezerā apstiprināšanu un par zvejas tīklu limitu apstiprināšanu. Un šeit ir lēmumu projektu. Var sakot, apstiprināt, atcelt saistošās noteikumus iepriekšējās, kas bija par licencēto amatieru zveju makšķerēšanu, zvejošanu Kukša ezerā un apstiprināt jaunas un atļaut ezeru nomniekam, balstoties uz normatīviem aktiem, slēgt zvejas tiesību līgumu ar Novadu domu par atļauto zvejas tīklu limitu. Ties normatīvi ir tad, šie 240. Jā. Saistošie noteikumi nebija izsūtīti. Tas jau komitejā pievienot. Komitejā. Iepriekšējā reizē bija no kaut ko mēs tam neapstiprinājām, nebija tā kā juridiskai personai, tā kā pārveidē fiziskai personai. Debatējam? Varam balsot? Jā. Kas ir tā? Pēdējais punkts ir informatīvu raksturu punkts. Šis ir saistībā ar to, ka mums pašvaldības policists veselības
bija spiests aiziet no pašvaldības politikas pienākumu pildīšanas, un mums vajadzīgs jauns, un tad tika ievietots sludinājums, aizsludināja konkursu uz pašvaldības policistu amatu vietu. Rezultāti vēl nekādu izsniegt neviens vēl patreiz nav pieteicies. Tās tie prasības tam pretendentām, tur ir publicētas. Tas viens, un otrs ir, šeit mēs nekādu nav, kad būs savu konkursu, mums izvērtēsim. Daram mēs rakstam. Turpinām rakstām. Turpinām rakstām drusku līdz sēdes pasludināšanai. Pat sakot, atskats uz iedzīvotāju sapulces. Viens no iedzīvotāju sapulces jautājumiem bija tāds, par to tirgošanās vietu centrā, kad vajadzētu sakārtot, tā kā mums nav sakārtot. Viņa kā centrā oficiāla tirgošanās vieta nav apstiprināta. Ja notiek tirdzniecība no tām automašīnām, es tam arī pret to arī neiebilst, tas tikai tā, ka kaut kādā veidā tas centrs mums ir kaut kā jāiezīmē, jāsakā, lai tas mašīnas nestāv kā kurā, tad, tad priekšlikums ir tā, ka tagad pavasarī, nāk siltāks, sazīmēt atpakaļ, tās mašīnas stāvēšanas, tas nozīmē apzīmēt. Un tad sazīmēsim tās atpakaļ, tad tur veidosies, tad nāksim atkal kopā, domās, vai kādu galvu, tad nolikt vai ļaut oficiāli, tā kā. Bet to pēc tam tagad sakārtosim laukumu vispirms. Jo tur to vietu ir, kā pamās. Man bija priekšlikums, ja mēs te ar māsu jau gājām cauri, kur varētu tā kā novirzīt to tirdzniecību. Kādreiz bija tur tāda baltā, kafejnīca baltā bija tur tā. Tur tā kā varētu drusku, bet to vietu arī tur par mazi. Pie baznīcas, tur pie mūriem, tur arī tā satiksme ļoti dzīva. Pašā veikala dūra priekšā, teiksim, tā kā brauc ārā no krastmalas, no krastielas, arī tā īsti klāta nav. Sazīmēsim vispirms tagad tās zīmes, salīsim, kur var vispār, kur nedrīkst stāvēt, tur var, un tad paskatīsimies, kā tā ir. Rožlaukums, vēl viens man tāds priekšlikums bija kaut kur tur pie tās bijušā bankomāta, kaut kādu galdu nolikt, tur, bet kā tur būs atkal? Tur tas iekotīgot, dažas stundas piekdienas rītos un dažas stundas piekdienās. Un tas tā vismaz tā pēļu mazpilsētas iespēja varētu man likt. Tur laukumā? Jā, nē, tur tagad ir. Tur ir kāda sava vieta, tur tirgojās lūģis, tur tirgojās jūris, tur ir tas, tur visiem skaidrs. Un tās vītes vai tā mašīnām pārējām, tas ir cits jautājums, bet ne jau tirguši. Man liekas, ka tas ļoti pēļu. Jā, atļaujos no pats rītīs 11. Un divreiz nedēļā, pat piekdienās mazāk pirmdienās. Ja mums jau būtu katri dienas, arī dienas. Tagad iezīmējās tā doma, ka nekādas galvas, nekur... Nē, viņiem pašiem savu mašīni, tur ir māla meitenēm, kur nolikt savu frauzīšus un maizīt, viņi ir gar veikalā tā visu māla. Visi cilvēki nāk skaidrs, tur būs tas, tur jau ir. Kurš te vāks mums dēlēs tos galvas? Tagad atkal valdamā. Tas ir
Tas nav tā varētu. Jā, tas kā modernā trendā. Tad ir jau nobloķēta līnija, braukt piedalās jums ir par to, lai netik traucēt, ka tik drošību, lai nekas nenotiek. Tā līnijā, nezinu, būs zirgošanās būs sliktāk. Bet viņas ir vajadzīgas, vismaz tā līnija, kas nāk no krastiem un iet pie veikalu, un kādreiz brīvonē, lai vismaz nestāv turvonē un var pagrīt. Un arī zeltenais, kas ir, kur pie pašām tā veikalu durvīm. Tas gan labi, jau, bet tās vietas vajag, jo pareiz tagad mašīna brīžiem tur krustā šērsām sabraukt pie veikalu. Tas jau nav tirgošanās Tāpēc, ja rēķina. viņi sabrauc, viņiem citur nav kur stāvēt. Ne, tas jau nav tirgošanās rēķina. Tie, kas grib iepirkties, tiem kaut kur Tad jau būtu ļoti skaisti, ka viņš redzēs divār, nevis kaut kādu krustāšanu. Par sakot, šitas jautājums tā pacēlās, lai iedarbinātu domāšanu, nu saliksim svītras un kā tad būs, kā pildīs tos jau pie dzeltenā, vai tad tirgosies vai netirgosies pie tām dzeltenām līnijām. Pēc tam jau būs policija. Būtībā jau vajadzīgs īstenā laukuma, Vienreiz kādā savādāk, ka tur nevar. Patiesībā vajadzētu domāt par to, lai no tas krastielas nevar griezties pie veikala, bet lai izbrauc kaut kur ārā uz to krustām, vispār atdalītu to stāvietu, nostem kaut ko. Vajadzīgs tāpat, un es viņu nevaru. Pirmā stāvēt pie Kristīnas nevajag zīmēt, un par Kristīnu platāk Štāfīt vēl nevar stāvēt. Štafite jau nākamo uz leju, to nevajag zīmēt, jo parasti strīpu un blakus atkal stāvēt. Bet kā tur tās preču mašīnas reizēm nostājušas? No krastielas ir brauc uzkarās uzkarīt. Viņi stāv tajā vidū. Viņa pēc jāizstrauj un jāizbrauc, un neko nedarīt, viņa nestāv 2 stundas. Jā, bet šodien nevar. Jā, tehniskā noteikuma no telekomu puses par to tirdzniecības vietu. Pēc 15 minūtēm ievienīt. Tātad tas man bija tā sapulcē sakāms viss, ja šīs dienas